Sveiki, mani sauc Jolanta, un es jums pastāstīšu par Asus X53e klēpdatoriem, kur datorsalonā M79 pieejami par īpaši patīkamām cenām. Piedāvājumā ir iekļauti divi klēpdatori, kur savā starpā atšķirās tikai ar centrālajiem procesoriem. Vienam ir Intel Core i3, savukārt otram Core i5. Datora vāks ir veidots no brūnas reljefainas plasmasas, kur ne tikai labi izskatās, bet pie tās arī nelīd pirkstu nospiedumi vai putekļi. Uz vāka arī novietotas metāliskas krāsas Asus logo. Zem vāka ir paslēgts 15,6 colu displejs ar šim izmēram par standartu kļuvušo 1366 x 768 pikseli izšķirtspēju. Tā kā displejs ir glancēts, tad loģiski, ka uz tā arī atrodas atspīdumi. Taču šajā gadījumā diezgan minimāli, līdz ar to būs iespējams pastrādāt arī spilgtākā saules gaismā. Virs displeja novietota tīmekļa kamera, kā arī mikrofons. Klaviatūrai ir alumīnija rāmis, turklāt pateicoties gan šim materiālam, gan arī pārdomātajai datoru uzbūvei, palmresti ir vietas, kur rakstot liekam savas plauktas, ir patīkami vēsas un pat pie lielākās slodzes neuzkarst, tādējādi neradot diskomfortu. Tāpat arī jāpiemina tas, ka alumīnijs ir ievērojami izturīgāks pret skrāpējumiem, salīdzinājumā, kā tas ir ar plasmasu. Virs minētās klaviatūras zem metāla režģa ir paslēpti Altec Lansing skaļruņi, kur priekšportatīvā datora spēj nodrošināt ļoti pieklājīgu skanējumu, kā arī pietiekami augstu skaļuma līmeni. Režģa labajā pusē ir ieslēgšanas poga, kā arī diodi. Zem klaviatūras novietotajiem skārienjutīgajiem paliknim ir ļoti patīkams materiāls, kas ievērojami atvieglos darbu. Pirksts slīd salīdzinoši viegli, līdz ar to bez problēmām varēsim notēmēt pēles kursoru. Abi palikņu taustiņi ir veidoti no metāla. Zem palikņa atrodas josla ar informācijas diodēm, kas pavēstīs par to, vai dators darbojas. Akumulātoru uzlāde, cietā diska darbība, bezvadu internetu, kā arī numloku un kapsloku stāvokli. Datora labajā pusē ir audio un divas USB pieslēgvietas, kā arī diskdziņas. Savukārt kreisajā sānā varam atrast lādētāju tīklu kabeļu, VGA, HDMI un vēl vienu USB pieslēgvietu. Patīkami, ka atmiņas kartes lasītājs atrodas ierīces priekšpusē, tādējādi atvieglojot tam piekļuvi. Datori pieejami aprīkot ar Intel Core i3 vai Core i5 centrālajiem procesoriem, kuri darbojas attiecīgi 2.1 un 2.3 GHz taktu frekvencēs. Par spīti ierīču zemajai cenai, tās aprīkots ar diezgan ietilpīgu cieto disku. Tā apjoms ir 500 GB. Operatīvās atmiņas apjoms ir 3 GB, kas arī ir visnotaļ pieklājīgs apjoms. Par grafiku parūpēsies integrētais Intel risinājums, kurš vajadzības gadījumā ļaus uzspēlēt arī kādu vienkāršāku spēlīti. Komplektācijā iekļautais akumulators spēj nodrošināt sērfošanu internetā nedaudz mazāk par 3 stundām, pie noteikuma, kas ir samazinājuši displeja aizmugura apgaismojuma spilgtumu. Asus X53e sērija par sevi atstājuši ļoti labu iespēju, jo reti kad nāks sastapties ar šādu cenu klases sportīvajiem datoriem, kur korpus būtu nevien stilīgs un labi izskatītos, bet aprīkots arī ar metāliskām detaļām. Tāpat arī jāuzteic cenas un veiktspējas labā attiecība. M79 datorsalonā ierīce, kur aprīkot ar Intel Core i3 centrālo procesoru, tev izmaksās 339 latus. Savukārt modelis, kurš aprīkots ar i5 procesoru, tev izmaksās 369 latus. Parūpējies jau tagad, lai tev būtu ierīce, ar kur sākt jauno mācību gadu, kā arī augstos ziemas vakaros varētu zvilnēt dīvānā zem segas un skatīties filmas vai sērfot internetā.